Pie godīgajiem un gudrajiem ar tīru sirdsapziņu varam attiecināt arī doktoru Kenetu Hačesonu, kurš visaktīvāk piedalījās šajā sarežģītajā situācijā, kas radusies ap draudzi jaunā paudze. Pirmo reizi draudzes vēsturē mācītājs Aleksejs bija spiests pievērst Starptautisko tiesību aizsardzības organizāciju uzmanību uz situāciju, kas attīstījusies Latvijā sakarā ar homoseksuālo minoritāšu ekspansiju. Pretošanos viņu centieniem atraut Latviju no tās kristīgajām saknēm virkne masu informācijas līdzekļu sauc par naida kurināšanu. Doktors Hačesons tam kategoriski nepiekrīt. Viņš ir Baltā nama sabiedriski reliģiskās nodaļas oficiāls pārstāvis visā pasaulē un ir pilnvarots piedalīties problemātiskās situācijās. Hello, Latvija! Sveicināta Latvija! Mēs pievienojamies tev cīņā pret kristiešu diskrimināciju. Viena. Vai atceries Piketu? Tas bija tikai sākums. Nevis beigas, bet sākums. Ja mēs nesaņemsim publisku atvainošanos, tad es uz Latviju atbraukšu ar tādu varu, kuru jums labāk būtu nesatikt. Es runāšu ar Amerikas vēstniecību, es runāšu ar premjerministru, es runāšu ar prezidentu, jo Dievs mani pie jums sūtīs, lai spērtu attiecīgus soļus un nodrošinātu iecietību pret visiem cilvēkiem. Diena, atceries, ka runa nav tikai par kristiešiem Rīgā. Jūs aizvainojāt visas pasaules kristiešus, un tas ir nopietni. Jūsu pienākums ir atvainoties par publikāciju savā avīzē visiem kristiešiem. Mēs esam noskaņoti nopietni, un mēs cīnīsimies. Mēs neatkāpsimies līdz brīdim, kamēr jūs publiski neatvainosieties un neizlīdzināsiet savu vainu pret visiem kristiešiem visā pasaulē. Vai jums skaidrs? Es pārstāvu spēcīgu organizāciju. Aiz manis stāv Amerikas Savienotās valstis, aiz manis stāv Baltā nama ticīgie. Mēs esam stingri nolēmuši ieviest kārtību šajā situācijā. Amerikas draugiem kā liels politisks sasniegums šķita pirmās partijas darbība, kas ir iekļuvusi Latvijas valdības koalīcijā. Tieši šī mācītāju partija inicijēja virkni likumdošanas aktu, kas stiprina ģimenes, laulības un morāles pamatus. Latvijas valdība, mēs lepojamies ar jūsu panākumiem. Mēs lepojamies ar jums un jūsu nelokāmību. Mēs lepojamies ar to cilvēku, kuru jūs iecēlāt par atbildīgo cilvēktiesību jautājumos. Jūs esat sasnieguši daudz un izdarījuši daudz savā valdībā, lai iecietība kļūtu par katra jūsu valsts iedzīvotāja sabiedroto. Latvijas valdība, mēs iedrošinām sargāt patiesību, izdarīt visu nepieciešamo un spērt visus vajadzīgos soļus, lai avīzes Diena darbība vairs neatkārtotos. Mēs vēlamies sadarboties un kopā panākt to, lai visai pasaulē kļūst zināms, ka Latvija ir līderis starp Eiropas Savienības valstīm attiecībā uz patiesu iecietību un to, ka Latvija augsti godā reliģisku brīvību un ģimenes vērtības. Situācija, kas ir šobrīd Latvijā, un ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienības teritorijā, atgādina kādu Bībeles stāstu, kad Dieva tautai draudēja briesmas, kad ticēt savam Dievam bija riskanti un bīstami, kad Dieva praviešus iznīcināja, un pravietis Elija aizbēga tuksnesī. Viņš gulēja zem ērkšķa krūma un lūdza pēc savas nāves, jo līdzās viņam nebija domu biedru. Viņš neredzēja tos, kuri viņu varētu atbalstīt. Un kad cilvēkam, kurš cīnās, nav palīdzības, un kad viņam liekas, ka viņš ir viens, bieži pārņem vilšanās un cilvēks aiziet no kaujas lauka, lūdzot pēc savas nāves. Taču Dievs viņu mierināja un teica: nav vēl laiks iet prom no kaujas lauka, jo tu neesi viens. Tādi kā jūs ir vēl daudz, veseli 7000, kuri nezemojās elku priekšā un neskūpstīja viņu rokas. Tas ir īsts mierinājums, kad tu saproti, ka neesi viens. Un ir vēl 7000 tādu kareivju, kuri ir gatavi cīnīties un iet līdz galam. Un šodien Dievs mierina mūs,
sakot to pašu, ko viņš teica pravietim Elijam. Tu neesi viens, jūsu ir daudz, veseli 7000. Viņi atrodas Latvijā, viņi atrodas Amerikā, viņi atrodas Eiropā. Viņi ir izkaisīti pa visu zemes vīrusu. Un pat, ja tu viņus šodien nezini, reiz Dievs tevi iepazīstinās ar viņiem. Reiz jūs ar viņiem satiksieties un organizēsiet lielu komandu, kura piepildīs viņa gribu uz šīs zemes. Un šodien Dievs mūs iepazīstina ar tiem 7000, kuri nav locījuši savus ceļus homoseksuālistu priekšā, islāma pasaules priekšā, kuri nav atkrituši un pievērsušies liberālajai filozofijai. 7000, kuri stāv taisni un neiet uz kompromisu, cīnoties ar jebkuru netaisnību un nelikumību. Tik tiešām, ka tu neesi viens, bet ar tevi ir vēl 7000. Cīņa nebūs zaudēta. Dzīve rāda, ka draudze jaunā paudze savus ideālus neaizstāv lepnā vientulībā. Līdz ar arvien vairāk piekritēju, cīņu biedru un domu biedru. Я вас поставил на стенах, людям возвещать о нем. Стены — это ваша арена, битвы и победы над злом. Я доверил в ваши руки судьбы 1000 людей. Не подведите, не проспите беду ваших дверей. Я вас поставил на стенах, людям возвещать о нем. Стены — это ваша арена, битвы и победы над злом. Я доверил в ваши руки судьбы 1000 людей. Не подведите, не проспите беду ваших дверей.